aprīlī pasaules akciju tirgi piedzīvoja diezgan pamatīgu volatilitāti, un šis palielums sākās pēc tam, kad 2. aprīlī tā dēvētajā atbrīvošanas dienā Trumpa administrācija paziņoja par jauniem tarifiem, izraisot nedēļas laikā lielāko akciju izpārdošanu kopš 2020. gada marta Covid krīzes. Un šīs atbrīvošanas nedēļas beigās lielākie amerikāņu indeksi nokritās par 9 līdz 10%. Tomēr situācija krasi mainījās pēc tam, kad Trumpa administrācija paziņoja par tarifu pauzi uz 90 dienām. Šis kopā ar Amerikas uzņēmumu pirmā ceturkšņa labiem peļņas rezultātiem izraisīja tirgus atgūšanos. Un līdz mēneša beigām gandrīz visi globālie akciju indeksi atguvās gandrīz līdz tam pašam līmenim kā pirms tarifu paziņošanas. Kā arī par citām investīciju vides aktualitātēm aicinām iepazīties ar mūsu ikmēneša investīciju vides apskatu par aprīli.